priekšsēdētājiem Vilim Krištupānam no Latvijas pirmajā vietā. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī komisijas deputāts Edmunds Jurēvis no Jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Kas bija jādara? Visvainīgākais ir Kariņš. 2018. 19. gadā, kad 3 mēnešu laikā tika aizskaitīti prom 10 miljārdi eiro nerezidenti. Nerezidenti vairs Latvijā nav. Platāts mums to pateica vairākas reizes. Mums vairs nav nerezidenti. Tagad mēs sāksim vietējos tā ritīgi kontrolēt. Un tā ir kļūda. Vietējiem jāļauj dzīvot. Mums vispār vairs nav nerezidenti. Mums pēc 4 gadiem Kariņam vajadzēja aizbraukt uz Vašingtonu un uz Frankfurtu un pateikt, viss, mums vairs nav nerezidenti, beidzam šo teroru pret Latvijas valsti. Mēs runājam par finansu eksportu. Tā ir katastrofa. Es katram deputātam šodien aizsūtīju Paiderkunga pētījumu, kas bija dienas biznesā. Mēs esam nobraukuši lejā, mums ir mīnus kaut kāda 80%, Lietuvai 250% pieaugums. Kas viņa nodarbs naudas mazgāšana? Vienkārši Latvijas finanses pakalpojumi ir aizgājuši uz Lietuvu. Kaut viens. Šo ziņojumu nav lasījis ne Reirs, ne Ašerādens, ne Evika Siliņa. Viņi nelasa. Nu, to jūs, protams, nezināt. To jūs nezināt. Beidzās komisijas darbs. Jā, nepaspējām. Pagarinātais komisijas darbs. Jā, tas viss notika jūlijā, augustā. Lai komisijai būtu jāturpina strādāt, te ko darīt ir ārprāts. Jūs domājat, ka mani neklausās tagad mazais bizness, kuriem nevar konts vaļā, kuriem var ciet, kuri maksā simtus un tūkstošus par pārbaudi, un mēnešiem viņiem nevar konts. Mani nedzird grāmatveži, mākleri, notāri. Viņi dzird, viņi saprot. Šis cilvēks, kuram 2 reizes mēnesī iekrīt kontā 1000 Svetbank vai kurā tur kontā, viņš, protams, mani nedzird. Viņš neviens sijā mūžā nav dibinājis. Smieklīgi. Vai šajā brīdī gadījumā nebija mazliet problēma ar to, ka komisija gribēja tiešām spēlēt izmeklētājus un tiesnešus? Mēs neko negribējām spēlēt. Jūs gribiet teikt, ka nav problēmas? Es uzskatu, ka problēma ir kaudze. Šeit cilvēki saka, Reirs bija 4 gadi, Kariņš bija 5 gadi. Viņi to visu 5 gadus šīs mocības uzlika sabiedrībai. Viņi tagad sāks domāt, ko darīt. Tagad. Varbūt. Viņi nav pakustinājuši ne pirkst līdz šodienai. Ne pirksta. Jūs minējāt, jā, pie tā tiek strādāts. Pie kā tiek strādāts? Kurš konkrēti pie kaut kā no šī visa šobrīd strādāja? Jā, tādā augstās toņos mums aizgāja. Jā, es arī saprotu, es pie visu Latvijā esmu vainīgs. Tad, kad, kurš pie kā strādā šobrīd? Jā.